Sveiks, mīļās lauvas, jūnija prognozēm. Lauvām beigsies enerģija. Lauvas vasarā iebrien, kā parasti pirms dzimšanas dienas, ar mazliet tādu attīrošu enerģiju, kas nozīmē, ka pietiek strādāt, laiks atpūsties, laiks jau gatavoties jaunam briedumu ciklam. Skatīsimies mēs visi kopā, kas no dzīves ir jāatlaiž. Ja? Tas iespējams, tas ir gluži lielisks un parastas lietas, ko jūs ikdienā darat un tagad beidzās. Piemēram, man kā lauvai šajā mēnesī beidzās daudzi kursi, daudzas mācības, un tas ir loģisks, likumsakarīgs noslēgums jau kuro gadu, un tajā nav nekāda nožēla vai bēdas par to, ka kaut kas beidzas. Tāda veida noslēgumi. Ja tāda noslēguma jūsu dzīvē nav paredzēta šajā mēnesī, palūkojiet, ko būtu vērts pabeigt, no kā būtu vērts atteikties un ko būtu vērts pārskatīt kvalitatīvi. Pārveidot, padarīt labāku, varbūt tā ir tikai viena lieta, pie kā vajadzētu pieķerties un tā pilnībā izveidot no vecā kaut ko labu, skaistu, bet ja tas nav vajadzīgs, tad vienkārši metiet ārā. Ja? Tā kā saprotam, kas ir labs, kas ir vajadzīgs, to atstājam, bet ja kaut kas ir nevajadzīgs, tad tā atkal ar pateicību vienkārši izmetam ārā. Varbūt ir laiks fotogrāfijas vecās pāršķirot un tādas, kas absolūti nav vajadzīgs, izmest ārā. Darbs. Darbs šajā mēnesī saistīts ar kaut kādu kustību un pārvietošanos. Tātad viena daļa lauvas iespējams darba darīšanās kaut kur ceļos, dosies komandējumos ārpasaulē, bet tikpat labi tie var būt izbraucieni pa Latviju, pa Baltijas valstīm, tepat salīdzinot, vērtējot, izzinot, savācot informāciju. Faktiski šī kārts aicina doties, nesēdēt uz vietas, iet uz priekšu un pabūt ārpasaulē. Jo sēžot uz vietas un darot savu darbu ilgtermiņā tikai tajā savā burbulī saucamajā, ja, mēs apaugam ar tām metodēm, ar tām savām domām, ar kādām mēs strādājam. Šeit vajadzīga doma apmaiņa, te ir vajadzīga viedokļa apmaiņa, citu cilvēku pieredze, un tas jūs ļoti, ļoti iedvesmot varētu šajā mēnesī. Tad es gribētu teikt, atrodiet sev informāciju kaut kur tālāk vai painteresēties, arī, ja internetā var jau daudz lietas atrast, ja neizdodas ceļot, jūs sakat, nē, es savā darbā nekur nevar izbraukt, kur no kabineta. Mēs varam arī iedvesmu meklēt savādākos veidos. Ģimenes dzīve. Lauvām jūnijas saistās ar bērniem. Protams, ļoti jaunām lauvām šī kārts var saistīties ar attiecību, tādu uzplaukumu, ar romantiku, ar mīļotā cilvēka, ja tas ir partneris, tad viņu vairs nav jāatrod, bet katrā ziņā tas ir vasaras laiks, tāds romantisks un ļoti, ļoti mīlīgs. Ja? Tiem nobriedušākiem lauvām, kam jau bērni, piemēram, ir ģimenē, šīs kārtas varētu saistīties ļoti daudz ar darbībām, ar bērnu vešanu, uz pulciņiem, pie vecmāmiņām, menedžēt laiku, kas, kur, kā notiek, ja, un tad jūs faktiski jūsu partneru attiecību sadaļu, brīvo laiku aizņem bērnu lietas, ja, tad tās nav ne labi, ne sliktas, gluži vienkārši ir tā, un tad skatāmies, lai nekas nav tik ļoti lielā pārsvarā, ka jūsu partneris jau sāk bēdīgi skatīties un sēdēt vientulībā. Tiem cilvēkiem, kas tikai meklē attiecības, šī gan ir jauka kārts, jo tā sola attiecības, tā sola jaunas attiecības, flirtu, romantiku, tādu maigu, naivu sākumu. Tas nav tāda ar iekarošanu, ar kaujas saucieniem uz lūpām. Tas ir tāda maiga, ļoti patīkama, romantiska interese, kura ir ar tādu ļoti, ļoti vieglu pieskārienu. Manuprāt, ļoti baudāms process, kuru nevajadzētu izbiedēt, kuru nevajadzētu. Manuprāt,
kausu pāšu, viņš ir mazliet izbiedējams. Ja? Tad pati tā enerģija, kad nevajag viņā tur ķerties iekšā, jā, re, kur īstais ir un tagad, ja? Viņš tā maigi, tā kā tādām mīkstām kaķa ķepiņām arī prasa šo te atbildes reakciju no jums. Un padoms. Padoms 4 pentakļi, kas tradicionāli saka tomēr un runā par enerģijas taupīšanu. Ja? Tad dari, ko darīdams, bērni ir labi, tur tā lielā tīrīšana labi, jauna informācija darbā labi, bet tikai atceries, cik daudz tev ir spēka, ja tās spēka tev pietiek tikai tik, cik pašam vajadzīgs, ja? Un tā kā nepārtērēt savus resursus, tas nevienam nav vajadzīgs, un tas nav veselīgi arī. Nu, paldies par uzmanību, Lauz!